Čau, Karī! Kosmo prieks! Tevi satikt! Sveicināti Rīgā. Sveiciens no Talsiem! Paldies. Ar kūkām no Māsas. Talsiem. Tā ir kūkotava. Jā. Super. Jā. Nāc iekšā. Man ļoti interesē vispār podkāsts. Jūs pilnīgs podkāsts cilvēks. Es klausos, man liekas, visu iespējamo. Tāpēc man tā tīri priekš savas intereses. Foršākais ir tas, ka man arī tā ir pirmā pieredze. Es nevaru spēlēties šobrīd ar tevi. Tev būs jāiet citur pašam ar sevi jāpaspēlēs. Labi? Jā, tas ir vēl viens podkāsta hosts. Bet man ļoti patīk. Viņš domā, ka viņš ir galvenais hosts. Nē, nebūs. Un ka viss notiek pie viņa mājās. Tā kā Pie tevis ciemos, jā? Jā, visi. Man pat kaut kāds no draugiem teica, ka vajag taisīt podkāstu Baltā suņa stāsti. Taisam piparmētru tēju, lai ir mieriņš. Iemesls, kāpēc top šīs podkāsts, patiesībā ir, es arī biju runas skolā uz webināru, un viesturs teica, vislabākais veids, kā trenēt runāšanu, ir taisīt podkāstu. Un tā 5 sekundžu laikā tika izlemts, ka būs podkāsts. Nu, un, protams, tad arī tēma aktuāla un viss, un tad tas viss saslēdzās kopā. Bet tev sen šāda ideja jau bija? Nē, ideja man šķiet, ka radās novembrī. Bet tas viss notika ļoti strauji. Tāpēc arī šī tēma, ka tad, kad tu saproti, ka tas ir tas, tad nav analīzes. Ir ļoti skaidrs, ka tu to dari un tu to dari tagad. Un kļūst pilnīgi nesvarīgi, cik tas maksā, cik tas prasa laiku, ko darīt uz to brīdi. Vispār, es taisīšu podkāstu, super. Uz to brīdi man ir telefons un nulle zināšana par tehniku, par mikrofoniem, par gaismu, kā jāizskatās, kā jārunā, kas ir pats galvenais. Jā. Nulle, bet tas viss tajā brīdī liekas pilnīgi absolūti nesvarīgi. Un tāpēc mēs runājam par to sajūtu. Ja tev ir sajūta, tad vispārējais ir tikai tehnikas jautājums. Tas ir visinteresantākais atrast viesus, jo es vēlos arvien vairāk un vairāk redzēt podkāstā cilvēkus, ko mēs neredzam Instagramā, tik daudz žurnālā, Santa, Pērle un citos. Viņi ir forši cilvēki, viņiem ir forši stāsti, bet mēs šos stāstus esam dzirdējuši. Bet mēs neesam dzirdējuši ļoti daudz citus stāstus. Mēs katrs esam gājuši cauri kaut kādām mocībām ar to savu nodarbošanos, un es gribu, lai cilvēki par to stāsta, lai to normalizē. Šos meklējumus, es nezinu, ko es gribu, man viss riebjās, man šis nepatīk. Tas ir normāli. Un tas ir normāli, ka tas ir 5 reizes dzīvē. Jā. Tas ir forši. Tā tēma ir īstenībā tik aktuāla. Un tas ir tik forši, ka tu gribi par to runāt, ka tas ir normāli, jo es tik daudzus gadus jutos nenormāli. Un kā ar mani nav ok. Mums nāks arī ciemos eksperti pēc kāda laika, kas pastāstīs gan par viltvāru sindromu un šīm te bailēm. Un liekas, visiem ir, un man nav. Jā, Klau, es paņemšu kūkas. Mums taču ir daudz kūkas. Jā. Un kā reiz, kamēr es lieku kūciņas, tu man varētu izstāstīt, ko tu šobrīd dari Talsos. Tu esi tāds multimākslinieks. Jā, zini, kā man gribas tev teikt, ka es vēl joprojām esmu kaut kādā ziņā sevis meklējumos, bet tuvāk jau tam, ko es daru. Šobrīd man ir tāda, es to saucu par radošo telpu. Ikvienam tur ir iespēja svinēt, vadīt jebko, radīt jebko un izmantot šo telpu jebkam. Izpausties kā viens sirds tīk. Telpa sauc Mood. Okay. Jā. Pati arī šai telpā es organizēju dažādas pasākumus, un tas, uz ko es esmu šobrīd vairāk fokusējusies, ir dažādi sieviešu pasākumi, sieviešu iedvesmas pasākumi, dažādas lekcijas un semināri tieši priekš sieviešu auditorijas. Un es jūtu iekšēji, ka tas ir tā mana vilkme, jo es sākotnēji arī dikti domāju to virzienu, ko piedāvāt Talsiem, ko vajag, ko grib. Cilvēki. Tad šobrīd es to vilkmi jūtu uz sieviešu auditoriju. Tā ir viena lieta. Otra lieta, es organizēju vairākas reizes gadā pēļu medības. Tā ir tā pati kā Andela Mandela. Jo lupatiņu tēma
man ir ļoti tuva, man patīk, man interesē, un tā ir tāda viena izpausme caur. Bet tas nav vienīgais. Es atceros, ka mēs ar tevi runājām, stāstīja, ka tev ir arī dažādi pļāpurīti un iedvesmas grupas. Jā. Tas ir zem šiem sieviešu pasākumiem. Pastāst vairāk. Ko jūs tur darat, sievietes? Viss sākās ar iedvesmas vakariem sievietēm. Es nolēmu organizēt, jo es sapratu, ka visa kā notiek ārpus talsiem. Talsos nenotiek nekā tāda. Un dzīvojot šodien, man ir mazs bērns. Man ir 2 bērni, bet viens ir ļoti mazs. Cik ļoti mazs? 2 gadi. Bet man ir grūti izbraukāt visur, kur man gribas. Jo man ļoti es raujos, bet man nesanāk samanedžēt. Un es domāju, ka es neesmu vienīgā. Un patiesībā dēļ tā es arī sapratu, es gribu tās lietas, lai notiek arī Talsos, mazpilsētā. Tā dzima ideja par iedvesmas vakaru sievietēm, kur tiek aicinātas katru reizi 3 sievietes ar saviem biznesa stāstiem. Un viņas stāstā no nulītes. Bet jūs aicināt tieši sievietes no Talsiem? Jā, šobrīd jā. Tā ir vietējā komuna jums tur sanāk. Tāds ir mans mērķis, izveidot arī tādu sievietes biznesā komunu. Ar līdzīgi domājošām sievietēm. Nu, lūk, un tas ir tas viens. Un tad veidojās atzars pļāprīti, kas notiek reizi mēnesī. Kur mēs sanākam 10, 12 dāmas, vairāk gadu ne. Un mēs vienkārši sanākam un izrunājam visu, kas uz sirds par un ap biznesu. Katra nāk ar to savu, es to saucu par fīri, par sirdsdarbu, vai iespējams kādu vienkārši atnāk ar savu ideju. Un mēs izrunājam lietas, jebkas, kas tev ir uz sirds. Kāda nevar iziet storijā, tad mēs viņai tur tā sabakstām, kā un ko labāk. Un zini kā? Tad, kad tu esi tādos savos cilvēkos ar tādu līdzīgi domājošu gājienu, lietas sāk notikt. Un tādā vieglā veidā tev tikai ikdienā ir vajadzīgs pareizais cilvēks blakus, lai lietas notiktu. Un tas tieši tas pats, ko mēs runājām ar tevi par podkāstu. Ir jāsāk vienkārši darīt. Jā. Un vislabākais tiešām ir, ja tev cilvēks blakus, ja tev nav no tavas komandas vai tavu draugu loka, tad ir jāsameklē kāds, jādabū un tā sava komanda, kas tevi virza uz priekšu. Jo viens pats tu vari sēdēt ļoti ilgi. Es arī runāju ar vienu puisi, produktu izstrādē, viņš strādā, arī runājām par viņa karjeru, un man ļoti patika viņa atziņa. Viņš teica, zini, es vienā brīdī dzīvē sapratu, ka man mazāk enerģijas paņemt un pamēģināt, lai kas tas būtu hobijā, darbā, nekā 2 mēnešus domāt par to, ka es to gribu. Jā. Tas resurss aiziet un ne tikai darbā. Arī ģimenē es gribu tā, bet es neko nedaru, es neko nesaku. Un es pati esmu nonākusi pie secinājuma, ka galvenais ir runāt. Un patiesībā man ir pilnīgi vienalga, vai tev interesē, ka man ir sapnis aizbraukt uz Antarktīdu vai nē. Bet tas ir mans sapnis, vai ne? Tā ir liela daļa no manas dzīves. Jā. Un man ir bijušas vairākas situācijas dzīvē, kur gan vairāk profesionālāk, es saku, es gribētu izdarīt tā un tā. Un man saka, klausies, man arī ir cilvēks, kas arī tā grib izdarīt, bet viņš tieši meklē kādu, kas viņu varētu atbalstīt, jo viņš negrib darīt viens. Jā. Un es esmu viena, un kaut kur caur 3 maniem paziņām ir šis cilvēks. Nu, kā lai es viņu atrodu? Jā. Protams, ir Facebook spēks un LinkedIn spēks, kā arī es tevi atradu caur Facebook spēku. Bet arī pašam jāiet un jārunā, tieši tā, kā tu teici. Tu ļoti labu lietu pateici par to, ka ir jāiet un jārunā. Kādreiz mums vismaz man tika teikts, ka nevajag stāstīt citiem, noskaudīs un nošpikos. Tas esmu viens no tiem cilvēkiem, kas noteikti to apgāzīs. Jo pie manis daudz situāciju ir atnākušas daļa tā, ka es runāju, prasu un vaicāju. Jā. Nu, par to nošpikošanu ļoti pazīstams tas tāds omīšu stāsts, bet tas bija cits laikmets. Jā. Un iespējams, ka tolaik savas idejas patiešām vajadzēja sargāt, jo arī tās iespējas viņas realizēt bija mazliet ierobežotas. Šobrīd man šķiet tas lauks, tas visums ir tik liels, arī mūsu mazajā Latvijā. Tas ir tik lielas tās iespējas, ka tu savu nišu vienmēr atradīsi. Un, protams, ka ir tie konkurējošie produkti, bet kaut kāpēc es izvēlos tevi. Es neizvēlos kaut kādu tur Matildi no Saldus. Tā kā tiešām jāiet, jādara un jāstāsta. Un beigās vēl izveidojās kolaborācijas starp tevi un Matildi no Saldus. Un beigās sanāk pat lielāks projekts. Bet tam jāiet cauri, jo viss ir pieredze. Jā, nu tāds pļāpurīts mums sanāca un pēc tās sajūtas es redzu, cik tas ir iedvesmojoši un forši.
bet mums šodien ir jāizdara labs darbiņš. Tāpēc es aicinu doties uz mūsu studiju un jau iet dziļāk mūsu tēmā par to sajūtu. Sveiks, klausītāji! Es esmu Līga Pauliņa, juriste, vadītāja, supervizora un šī podkāsta autore. Es interesējos par cilvēkiem, kas meklē vai jau ir atraduši savu nodarbošanos, kas sniedz gandarījumu sajūtu. Esiet sveicināti podkāstā par to sajūtu. Man tiešām ir neizmērojams prieks šodien podkāstā pieteikt cilvēku, kurš ir pārliecinājies, ka savu sapņu nodarbošanos var meklēt ilgi un tik reizes, cik nepieciešams, un neapstāties pētīt, meklēt, atgriezties un ceļot vienlaicīgi. Karīna Rožkalna-Bebriša, uzņēmēja no Talsiem un iedvesmojoša sieviete. Sveika, Karīna! Čau, Līga! Man ir liels prieks, ka tu esi pirmais podkāsta par to sajūtu viesis. Mēs ar tevi jau mazliet pačelojām par to, kas tas ir, kā līdz tam atnākt, ko tu dari Talsos, brīnišķīgas aktivitātes sievietēm un tev pašai. Bet tavs ceļš līdz tam nebija viegls un ātrs. Un šodien es aicinu tevi padalīties, kā tas bija. Kāds ir tavs stāsts? Pēc vidusskolas tev īsti nebija skaidrs, ko darīt, un tad tu ļāvies tādam, laikam jau inercei, visi iet un es arī eju, un tu izvēlējies studēt sabiedriskās attiecības. Jā, tieši tā tas arī notika. Un īstenībā ir traki, ka tu nejūti vidusskolā to sajūtu, kur tevi velk, jo mani nevilka uz nevienu pusi, godvārds. Un dēļ tā, ka bija kaut kur jādod studēt, jo tā mums pieņemts, visi gāja, man arī jāiet kaut kur studēt. Es izlēmu doties studēt uz Stradiņiem, sabiedriskās attiecības, jo tas man šķita tajā brīdī vispiemērotākais man. Nekas sarežģīts un kaut kas iespējams man varētu arī tur interesēt ar tādu cerību. Nu, lūk, un aizgāju, studēju, un man pavērās iespēja tikt Erasmus programmā uz Norvēģiju. Un devos tur, tā bija superīga pieredze, viss bija ļoti brīnišķīgi. Un kāpēc es šo pieminu, jo mans tālākais ceļš ir saistīts ar Norvēģiju. Uz vairākiem gadiem tā arī paliku Norvēģijā. Paralēli braukāju uz Latviju, lai pabeigtu studijas. Un tik un tā atgriezos Norvēģijā, jo es dabūju pirmo darbiņu tur. Un tā sākās mans darbiņu ceļš. Dažādi darbiņu ceļš, kuras katrā no darbiņiem nejutos ne labi, ne piemēroti, bet es visu pieņēmu, jo, aizēju uz darbu, nostrādā stundas, saņem naudiņu, visu ok, dzīvo savu foršo dzīvi tālāk. Bet darbiņi bija saistīti ar profesijas jomu, ar sabiedriskajām attiecībām? Nē. Sākotnēji es vēl nebiju beigusi studijas, un līdz ar to es ņēmu pretī tos darbiņus, kur mani ņēma. Pirmais man bija viesnīcā apkalpojošā sfērā. Arī tīri tā, varēja strādāt 7 dienas nedēļā, naudas dēļ. Nekāda prieka, nekādas sajūsmas. Tad vēl es paspēju pastrādāt skaistumkopšanā. Tipogrāfijā, tas pakoju tādas goodie bags, avīzes un žurnālus. Un tad tā pirmā saskare ar kaut kādu sajūtu, ka man tas varētu interesēt, ir, es pati staigāju pa Oslo ar CV rokās. Es biju sameklējusi tajā laikā tādas fashion PR aģentūras, un es vienkārši staigāju un dalīju CV. Paņems, nepaņems. Ar piebildi, ka man nebija norvēģu valodas zināšanas. Nu, lūk, ar savu angļu valodas bagāžu gāju, meklēju, prasīju darbu, un man paveicās, man paņēma vienā no aģentūrām kā pasākumu rīkotājas asistenti. Un, tur es kādu laiku pabiju, un tur es laikam sasmažoju to sajūtu, ka man patīk organizēt, man patīk rīkot, man patīk tā cilvēku, es pat nevarētu teikt burzma, bet tā balītas sajūta, kad
viss ir uz tāda viļņa, viss ir forši, viss ir draugi. Un tas man ļoti, ļoti uzrunāja. Bet nepatika, ir darbs līdz pat naktī 12:01, un tad tev 7:00 no rīta ir jābūt atkal strīpas. Tas nebija viegli, es to, protams, gāju un darīju. Dzīve notika, un man tur viss pamainījās. Mēs mēģinājām ar jau tagadējo vīru atgriezties Latvijā, vēl pamēģināt padzīvot, kā tad varbūt tomēr dosim to priekšroku Latvijai. Un atgriezāmies Latvijā uz gadu. Un tad arī gada laikā 3 darbvietas. Bet, Karina, pirms mēs atgriežamies Latvijā, ļoti interesanti tipogrāfija, viesnīca, un tomēr tu saki, staigāju pa Oslo ar CV, un tev ir tāds konkrēts fokus, fashion. No kurienes atnāca tā izpratne es un fashion? Pēc mūsu sarunas, pirmās sarunas, es gāju pie mammas ciemos, un mēs runājām par šo. Vai viņa man nevar dot kaut kādu klikšķi, kur tas man viss ir aizsācies? Būdama maza, es ļoti daudz uzstājos, es biju ļoti daudz uz skatuves, un tajā laikā nebija iespējams iegādāties kleitas tādas un šādas. Man mamma šuva. Uz šiem pasākumiem man vienmēr bija savs tērps, mans kostīms, kas man droši vien ļoti patika, bet tas dizains bija no mammas. Mamma izdomāja, mamma šuva. Tas bija tāds pirmais, kas varbūt kaut kur tur ir. Es nezinu, vai tā ir tā vieta, kur man tas nāk. Bet tā ir tāda pirmā asociācija iespējams. Un tad tālāk jau skolas laikā varētu būt tīņa gadi. Es biju, es nezinu, maigi sakot, savādāka. Man bija tāds savs stils, sava izpratne par to, sava patika. Man bija vienalga, ko citi saka, domā. Man bija teikts, ka es izskatos pēc puišaļa. Viss ok, man tā kā tas baigi netraucēja, jo es tajā laikā klausījos arī tādu, savādāku mūziku nekā visi. Un tas droši vien gāja roku rokā. Tur roks, pankroks, un tad bija tās melnās kēdas un platās bikses. Un viss tāds, šodien īstenībā tas ir baigi ok, baigi modē, bet tajā laikā tas tā nebija pieņems, ka meitenes ģērbjās. Tas man tāds spilgts, kas man ir palicis prātā. Augstskolas laikā arī man vienmēr ir bijusi kaut kāda tā odziņa, kaut kas atšķir no pārējiem. Es vienmēr esmu vērojis cilvēkus un viņu apģērbu. Man ir ļoti interesanti vienmēr bija skatīties, un aizvācoties uz Oslo, tur vispār bija tāda brīvāka, brīvdomājošāka vide. Bija tāda stiliste Rachel Zoe, slavena cilvēku stiliste, un es kaut kā viņā iegāju, viņas tajā stilā un tajā ērā. Tas it kā šķiet varbūt nav svarīgi, bet jā, viņa bija man daudz dzīvē. Tu pateici patiesībā 3 ļoti svarīgas lietas, par ko ir jādomā, kad mēs runājam par savu aicinājumu vai savu nodarbošanos, ko patiesībā tādā dzīves skrējienā mēs mēdzam aizmirst vai nonivelēt. Bet šī interese par lietām, kas mūsos dabiski ir, viņa vislabāk izpaužas bērnībā. Bet mēs izaugam, kā tu teici, ir inerce, visi iet studēt, es eju studēt politoloģija, skolotāja, pedagoģija vai tavā gadījumā sabiedriskās attiecības, un mēs sākam grābstīties pa tādiem augstākiem plauktiem, jo liekas, kas tad ir mana interese par modi. Un tas kaut kur noguļās, un viens no veidiem, kā sākt meklēt, ir skatīties, kas tev padevās vai kas tev patika bērnībā. Jo ir dabiskie intelekti, kas mums ir, dabiskās aizraušanās, kas ir, un ja tu viņā atgriezies, tas nozīmē, ka tā jau ir viena lieta, kas tev padosies labi un kas tev dos to sajūtu. Nevienmēr to var pārvērst profesijā, bet tavā gadījumā tas izdevās. Un otra lieta ir tā, ka tu konstanti pie kaut kādām lietām atgriezies dzīvē. Un viens no tādiem marķieriem, kam var pievērst uzmanību, kas ir cilvēki, kas mani piesaista. Tu pieminēji Rachel Zoe un citus stilistus. Es eju un es nevaru saprast, kāpēc es viņiem sekoju. Es tieši viņus ieraugu Instagramā, jo tie ir tie dabiskie signāli, jeb impulsi, kam pievērst uzmanību. Tīpaši, ja tu nezini, ko tu meklē. Jo, piemēram, tu redzi, tunelī spēlē violnieks. Un tu viņam pāji garām, forši spēlē, bet tev nerodas doma, es gribētu būt violnieks.
Bet skatoties uz citiem, tev rodas doma, es gribētu būt ārsts, es gribētu būt skolotājs, es gribētu būt aktieris. Jā, tā kā šīs ir lietas, kas ļoti forši tavā stāstā akcentējās. Atgriežamies pie laika, kad jūs atgriezāties Latvijā. Tev zuda iespēja strādāt ar modi, jeb stilu saistītā darbā, un tad atkal sākās meklējumi. Jā. Vēl dzīvojot Norvēģijā, es paralēli meklēju darbu Latvijā jau uzreiz, un meklēju saistībā ar sabiedriskām attiecībām. Un es beigās dabūju darbiņu reklāmas aģentūrā. Un tas arī bija viens punkts, kad tad tā droši pārvācamies uz Latviju, darbs būs. Bet ar pilnīgi tādu atkal to sajūtu, kad darbs būs ļoti labi. Tas arī viss, bez entuziasma, bez tās foršās sajūtas. Un tā arī bija, tas bija briesmīgi. Ārprāts. Tas darbs no 9 līdz 5, kad tu skaiti sekundes. Ārprāts, tā sajūta man ir vienkārši tik dziļi iekšā, cik es biju nelaimīga, cik ļoti es jutos kā robots, vienkārši atsēžot savu dārgo laiku. Tikai dēļ algas. Klau, bet kāpēc bija lēmums tomēr atgriezties sabiedriskajās attiecībās? Tu atgriezies Latvijā, un tu jau zināji, ka deg mazliet acis uz modes, stila jomu. Un tomēr atgriežoties Latvijā, atkal sabiedriskās attiecības. Vai tas bija vairāk tāds bezizējas mēģinājums, vai tomēr it kā iekšā tas dzinulis, jo dažreiz viņš ir, man taču ir profesija, es taču tur ieguldīju laiku un pūles, varbūt, ka jāiet tur. Man bija tā sajūta, ka man ir jāpamēģina savu profesiju. Tas bija viens, un otrs, es droši vien, ejot cauri darba piedāvājumiem, kas atbilda tai manai profesijai, tiem es arī izsūtīju CV. Un kāda bija tā diena, kad tu saprati, profesija ir jauka, bet atsēdēt sekundes es nevaru? Vai tu vari pastāstīt par to iekšējo ceļojumu? Jo bija viena diena, kad tu pateici, nē, šis nav priekš manis, es darīšu kaut ko citu. Tu zini, kā man paveicās? Man paveicās, ka arī darba devējs man pasauc kabinetā un teica, ka kaut kas nav. Un tas arī man bija tāds atsitiens, tā kā pļāviens. Es neesmu gana laba, bet it kā forši, yes. Tāds atkal, nezinu, kā pateikt, nerupji. Tāds mindfucks galvā. Kā to pateikt, nerupji? Pārdomas. Ak, Dievs, tas tur tik nēs. Pārdomas. Bet, tās bija tādas pārdomas. Atgriežoties tev pēc sarunas priekšnieka kabinetā, no vienas puses forši, no otras puses man pašapziņā atkal nogāja lejā. Bet es varu pateikt, ka es tur biju iespējams 3 mēnešus tajā darbā, un Dieviņš man visu laiku lika priekšā pārbaudījums, kas man reāli nesanāca. Viņš man uzliek, un bļāviens es izgāžos. Uzliek, un es izgāžos. Un tāds ceļš vienkārši tā tam bija jānotiek. Tas darbiņā bija, ka darbā tev iedod kaut ko, un tu nevari vienkārši to izpildīt. Visu laiku kaut kas, es it kā pildu, bet kaut kas notiek, ne tā. Un es tev nevaru izstāstīt, kāpēc, jo es esmu atbildīgs cilvēks, un es izdaru vienmēr pēc labākās tās sirds, bet man visu laiku tajā vietā kaut kas notika, ne tā. Visu laiku kaut kāds čēpē. Interesanti, mēs uzskatām, dabīgi tā tas notiek. Jā, dabīgi mēs tur aizējam, bet patiesībā es uzskatu, ka tur ir ļoti tāds pamatīgs algoritms iekšā, jo darot darbu, kurā tu neieliec, kā mēs sakam, sirdi un dvēseli, tu viņu nevari izdarīt labi. Tu viņu izdarīsi tehniski, precīzi, bet, piemēram, sabiedriskajās attiecībās, ja tu radi tekstus vai radi kaut kādus vizuālos materiālus, visticamāk, viņos arī pietrūks dvēseles. Jo tu esi paņēmis, atvērsis grāmatu un izdarījis, to, ko, piemēram, šobrīd saka par mākslīgo intelektu, jo viņš raksta brīnišķīgi. Bet kāpēc mēs visi atpazīstam, kad tekstu ir rakstījis robots? Kāpēc? Tāpēc, ka valoda nav tik dzīva. Protams, visticamāk, tas drīz mainīsies, bet šobrīd tā ir. Saņemot ēpastu, es jau uzreiz redzu, kur, protams, ļoti skaista tā valoda, nenoliedzami. Brīnumainā kārtā tu esi prom no darba, un tālāk ir lēmums, ko darīt tālāk. Kādas bija pārdomas tur? Kas nāca vairāk prātā? Protams, mindfucks, bet uz kuru jomu tālāk? Vienkārši, ko piedāvā
darba sludinājumi. Labi, bet Pat nebija man interesē... vispār. Es nezinu, kāpēc tas ir tagad. Es arī šajā vecumā domāju, kāpēc es nekoncentrējos uz to, kas man tiešām interesē. Jā, man tieši tas interesē. Kāpēc tu tajā laikā nekoncentrējies? Es domāju, ka es nebiju gana izaugusi. Kas tev tad pietrūka? Zini, kas man, es domāju, man pašapziņa bija diezgan sadragāta, kad es neticēju sev. Es neticēju, ka es varētu droši vien pelnīt naudu ar to, kas man rītīgi patīk un interesē. Tā ir tā problēma, kas man ir vilkusies līdz pat 30 gadu vecumam līdzi, kad es neticu sev un nesanāks, un es nepaļaujos uz sevi. Nu, kad vienmēr ir bijis iedzīts, kad ir jāstrādā vai nu prestižs darbs, amats, laba darba vieta, nu, ko tu tur pa gaisu. Es vienmēr esmu bijusi tāda radošā būtne, un es esmu pa gaisu, un ja es tas sajaucu kaut ko runāšanā, ja, tas ir mans haoss, es tā arī runāju, jo tad, kad es aizraujos, es aizperos citā vispār tēmā, un tad es tev prasīšu droši vien, pa ko tu man prasīji? Jā. Tā kā tas, es jau tagad atvainojos, ja tā notiks. Man tā mēdz notikt. Un... Bet tas tevi padara par tevi. Jā, bet to es saprotu tagad, man ir 35. Bet blakus tiem notikumiem paralēli, kas it kā likumsakarīgi tevi veda cauri notikumi, sludinājumi, darbi, kas bija tavs augšanas ceļš? Vai tu darīji kaut ko papildu, mācījies, tikies, darīji kaut kādus kursus, gāji, kaut ko lasīji, vai ir kaut kāds specifisks tavs ceļš, kas tev palīdzēja šo soli izaugt? Tu domā līdz šim brīdim? Vispār, no tā brīža, kad tev nebija tā sajūta, ka tu vari nodarboties ar to, kas ir tava lieta, līdz šim brīdim, kad tu jau diezgan apzināti par to runā. Es ļoti daudz esmu īstenībā augusi, sākot ar dažādiem kursiem. Esmu pilnīgs podcastu frīks, un tas man dod ļoti daudz, tas man ļoti iedvesmo darīt, dzirdot citu cilvēku stāstus, tas man ir baigi pavērs smadzenes plašāk. Tevi iedvesmo tas, ka tu dzirdi, ka var arī tā, un tas tev iedvesmo mēģināt. Jā. Man ir konkrēti cilvēki, kuriem es arī sekoju sociālos tīklos, kas man tiešām ir interesanti pa manu tēmu, tā pati moda un izaugsme, pašizaugsme. Bizness man ļoti interesē, dažādi podkasti un sarunas par un ap biznesu, kā cilvēki aug, no kurienes viņi ir nākuši un tad kā viņi izaug. Man tas ļoti, ļoti dod. Es katru dienu uz tīru māju, un man skan vienmēr kaut kas tīru māju, vai ar bērnu ņemos. Labi, bērns bļauj pa vidu, bet tāpat es klausos. Man tas ir, tā ir tāda mana svētnīca un uzlādēt dikti man ikdienā. Jā, redz, un šī arī podkāsta misija ir iedvesmota, tāpēc tu esi šeit. Cerams, arī tavs stāsts iedvesmos kādu. Zinu, es īstenībā ļoti ceru, jo vienmēr jau šķiet, ka tu esi viens pats tāds, nu kam tad interesēs. Bet iespējams tiešām kādam nodara, dzirdot citu cilvēku ceļus. Noteikti, es tam ļoti ticu, tāpēc mēs ar tevi esam šeit. Izceļojusies tu esi Norvēģija, Latvija, Latvija, un tad jūs atgriežaties Talsos. Jā. Un tu nolēmi veidot savu mūdu. Bet pa vidu es ātri iespraukšos. Tā bija tā pirmā reize, kad mēs mēģinājām atgriezties Latvijā. Tas bija uz gadu. Un gada laikā es 3 darbiņus nomainīju. Un mēs atgriezāmies atpakaļ Norvēģijā. Atkal uz kaut kādu laiku man Norvēģijā piedzima meitiņa. Arī strādāju tur. Un ar meitiņas piedzimšanu, viņai bija 3 gadi. Un tad mēs nolēmām mēģināt tā kārtīgi atgriezties šeit ar visu mājas iegādi un atgriešanos dzimtajos Talsos. Un tas ceļš līdz mūdu. Paralēli vienmēr es esmu sekojusi, kā jau es tev minēju, tam, kas notiek Latvijā, tieši tādā pasākumu jomā un dažādām stilistēm, kas vispār šeit iet, kas cilvēkiem interesē, kas sievietēm interesē. Un tas arī ir tā dabīgi nācis. Kāpēc es sekoju tieši tām lietām, tieši tām sievietēm? Un es nevaru tev atbildēt, kāpēc. Tāda ir mana vilkme. Tas man interesēja. Un es vienmēr domāju, Dievs, cik forši es atgrieztos Latvijā. Doma par to vispār nebija sākotnēji. Es gribētu tādu telpu, kur
notiek ņigu, kur var izpausties, darboties, ņemties, un kur var, vienmēr sakot, izpausties, gan tajā brīdī, gan es vairāk koncentrējos uz līgavu rītiem, un tur tādām vecmeitu ballītēm un tā, bet viss ir izkristalizējies šogad laikā līdz sieviešu auditorijai. Zini kā, es teiktu, ka tas ceļš bija viegls. Šo gan es gribētu teikt, un zini kāpēc, jo es daudz runāju. Es daudz runāju riņķī, es teicu, ko es gribu, es teicu, ka es meklēju telpas, es zināju, kādā summā es to vēlos, es visu to dabūju. Bet sākās Covid. Un tas man tāds tā kā atspēriens uz atpakaļ drusku bija. Bet tas laiks arī bija droši vien nepieciešams. Man vēl otrs bērniņš piedzima. Un tas viss notika tā, kā tam bija jānotiek. Bet pa vidu tajos brīžos, kad tā kā atļāva, tad neatļāva strādāt. Un laikam izkristalizējās. Es nonācu līdz tam, līdz tai savai auditorijai. Ar ko es vēlos strādāt, kā es vēlos strādāt. Bet vēl joprojām es esmu tādā izaugsmes ceļā. Vēl es taustos, jo es gribu vairāk, es gribu plašāk un vērienīgāk. Lai saprastu, uz kurieni mēs ejam un kur mēs gribam nonākt, tad vismaz šīs lielās lietas ir svarīgi saprast priekš sevis. Jo, kā tu minēji, es gāju un runāju, bet, lai tu iet un runātu, tev rāmim vismaz ir jābūt, kur es gribu, talsi, kādā summā es gribu, summā X. Iespējams plāns, ja tā summa būs mazliet lielāka, vai es zinu, kā to dabūt gatavu, bet tas pat nebūtu obligāti, jo dažreiz tu precīzi pateici, tie risinājumi atnāk no pilnīgi negaidītas puses, bet lielām lietām ir jābūt skaidrām. Un tas atšķir brīnišķīgu metodi, kā iet uz mērķi no, diemžēl, nonivelētās manifestācijas. Ja? Jo patiesībā manifestācijas tehnika strādā, bet ne tādā izpausmē, kā mums nākas redzēt sociālajos tīklos. Tas patiešām strādā, ka tev apakšā ir plāns, šis frameworks, rāmis, tu saproti, kur es eju, ko man vajag, un lielās detaļas ir. Tas ir līdzīgi kā mājas karkas. Tas ir, un pēc tam man vajag logu. Es nezinu, kādu logu man vajag. Bet, principā, es zinu, ka logs tur būs. Un tad tu skaties, tur ir tāds piedāvājums, koka, plasmasas, tur dubultais stikls, tur tā. Un tad kāds saka, klausies, man noliktavā stāv 5 logi. Tev nevajag atdošu pa lētu un saka, jā. Bet kā viņš var uzzināt, ka tev to logu vajag, ja tu to māju esi absolūti iekonservējis un tur priekš sevis? Precīzi. Tā kā, saliekam plānu un nebaidamies, ja nav plāna detaļas. Tās nāks. Un tas, ka tās mainās, ir ļoti labi. Iedod sev to fleksibilitāti. Ja? Nebūs tumši brūns, man ir tumšs zils, bet ļoti izdevīgs. Un tu skaties, kāpēc ne? Būs tumšs zils, tas piešķir mājai odziņu. Vai ne? Jā. Ok, tev ir telpas. Pirmās tātad bija telpas, kur kaut kas notiek. Tad nāca, tu jau minēji pērļu medības, lielās andeles Talsos. Pirmais bija pērļu medības, jo sākotnēji es devos uz biznesa inkubātoru Talsos ar šo telpas ideju. Tīri parunāties un pakonsultēties par šo tēmu. Un tur bija, es nepateikšu, bija viens pasniedzējs, kurš man ieteica uztaisīt jebkādu pasākumu pop-up variantā Talsos. Un atkal nezinu, kāpēc man ienāca prātā Andeles tēma. Nezinu. Talsos, man liekas, arī nebija bijis. Tāpēc droši vien. Un tas aizgāja ritīgi uz urā. Un tagad jau tas jau cik gadi jau? 5? Jā, 5 gadus. Cik svarīgi ir pamēģināt, vai ne? Jā. Atkal tas čalis nāk prātā. Labāk vienreiz pamēģināt pop-upā, nekā tur gatavoties ilgtermiņa pasākumam, un jālaiž gaisā. Visas idejas ir jāvalidē. Tad, kad tu jau sāki inkubātors, telpas, vai tu vari mazliet aprakstīt, kāda bija tā sajūta? Es esmu Talsos, man ir sava vieta, kaut kas notiek, lupatiņas, andeles. Kā pamainījās tā iekšējā sajūta? Zini, kas bija interesanta sajūta, ka man sākotnēji bija kauns rādīt, ka tas nāk no manis. Pastāsti vairāk. To var arī pēc sociālajiem tīkliem redzēt, cik es ļoti vienmēr daudz reklamēju. Es nerādīju sevi, es ļoti ilgi nerādīju sevi. Es sāku sev rādīt tikai man šķiet pirms 2 gadiem.
es tā kā biju sevi nolikusi malā, un tad ir tā telpa, un tur viss kaut kas notiek, bet es tā kā nē. Es nezinu, kāpēc man sākotnēji bija tā nērti. Un vēl arī viena lieta, kad es tik daudz gadus nebiju dzīvojis Talsos, man to paziņu baigi daudz arī nebija. Tāpēc man likās, ka nav īsti svarīgi sevi likt. Lai gan šodien es teiktu kaut ko citu par personīgo zīmolu un visu šo. Ko tu šodien darītu citādi? Cilvēks pērk no cilvēka. Cilvēks iet pie cilvēka. Un to es saprotu šodienā, bet tad es to tā nevilku kopā, priekš kā man savu seju rādīt. Un ir svarīgi redzēt, kas ir aiz tā mazā biznesa. Ir svarīgi redzēt, kā viņš runā, kādas ir viņa vērtības. Un, es vēl joprojām daudz sevi nerādu, bet tik pa laikam es ielieku, un tad jau ir tā. Es zinu, ko es jūtu, kā ap mani aug tāda... cilvēku kopa. Tas ir tas, ko es jūtu, kopš es sevi rādu vairāk, rādu savu cilvēcību vai kaut ko no savas dzīves vairāk. Cilvēku uzreiz vairāk pievelkas pie manis. Un tā ir tā komūna. Komūna šobrīd ir tas, kas tev sniedz vislielāko gandarījumu tavā darbā. Un nekad to nevarēju iedomāties, ka tā varētu būt. Tāpēc es sāku ar forši iet to ceļu, mēģināt lietas, un tu jutīsi, ka pats nav. Tas nedod man to gandarījumu, tas nedod man to prieku. To var just. Tas ir tā kā noskatīties filmu, ka tev liekas, Dievs, cik laba filma, vai arī, viens tāds mēsls. Tas ir par to sajūtu. Kad tu pamēģināji, ej tālāk. Kas ir tā tava nākamā vēlme ideja? Un tad jau tu sajutīsi. Jo nebija jau tā, kad es sāku mūdu, kad es sāku tur darboties, kad, tās sievietes, tā ir mana auditorija. Nē, tas tā kaut kā aizveda. Iepriekšējā sarunā tu arī minēji, ka bija kaut kādas lietas, ko tu mēģināji. Manuprāt, tas bija par kursiem. Talsos tu vedi lektorus uz Talsiem, un vienā brīdī tu saprati, ka tas prasa pārāk lielu ieguldījumu. Tas bija par meistarklasēm. Jā. Vai tu vari mazliet par to pastāstīt, jo man šajā stāstā aizķēra doma, ka, lai arī tu esi uz pareizā ceļa, dažreiz ir jāprot atteikties no tā, kas ir nesamērīgi ar to ieguvumu, kaut arī sagādā lielu prieku. Jā. Lūk, manī bija tā doma, kad es gribu uz Talsiem atvest cilvēkus, kas mums var iemācīt un dot kaut ko noderīgu, kas Talsos nebija pirms tam bijis. Un, principā visus tos zināmākās meistarklases aicināju ciemos. Un tad es sāku just, ka man ļoti grūti ir savākt cilvēkus Talsos grupiņai. Un labi, tu gadu pamocies, man liekas, vairāk pat kā gads, un tikai tagad ar septembri es pieņēmu lēmumu, ka visas vairs tā kā negribu vispār tur ieguldīt enerģiju, jo tas man atņēma gan enerģiju, gan nedeva tādu finansiālo labumu, tā teikt. Un es vienkārši sapratu, ka tas neiet kopā, tas paņem no manis vairāk nekā atnāk atpakaļ, un šobrīd ir tā, ka es ņemu pretī cilvēkus jebkādai izpausmē. Protams, es pieņemu, es priecājos, ka cilvēki grib uz šejieni braukt un vadīt kaut ko. Es tikai un vienīgi ņemu pretī, bet tā pati meklēt, aicināt un vēl savākt grupiņu, darboties mīlošu cilvēku, nē, vairs ne. Tu pati tā likumsakarīgi līdz tam nonāci, vai tev kaut kas palīdzēja tā kā salikt visu pa plauktiņiem, jo vienā brīdī punkts bija jāpieliek. Ir process un ir noslēgums. Kā tu nonāci līdz tieši tam atteikšanās brīdim? Pati. Es pati nonācu līdz tam, droši nepateikšu, cik ilgā laika posmā tas notika, bet es sapratu, ka man tas vairāk nedod ne gandarījumu, ne tādu prieku. Man tas vairāk bija kā sloks, kad
atkal viens cilvēks kaut kur jāizrok, lai tikai notiktu meistarklasa. Jo bieži vien mēs iekrītam lamatās, ir taču iesākts, un visi jau zina, ka es esmu cilvēks, kas organizē meistarklases, un viss jau ir uzlikts uz sliedēm, kaut arī bieži vien pat ir finansiāli zaudējumi, bet tas atkal nāk no mūsu audzināšanas un nomītēm, par ko mēs jau runājām, ka, kā tu iesāki, tad tev tas ir jāturpina vēl 50 gadus, tā ir jābūt. Bet tomēr jāprot to punktu pielikt, un ir arī dažādas metodas, tā teikt, ja pašam nepielec, tad, ir jāzīmē bilance. Finanses nav vienīgais. Ir arī šis emocionālais laiks. Laiks ir ļoti vērtīgs resurs. Ja? Un mēs skatāmies, kāds ir ieguldījums, kāds ir iegūms. Un ir jāprot atzīt, ka šeit ir jāapstājās. Un dažreiz ir jāmeklē arī draugu vai speciālistu palīdzību, lai palīdz to bilanci uzzīmēt un to punktu pielikt. Bet man prieks, ka tev tas veiksmīgi ir izdevies. Šobrīd tu seko savai sajūtai. Dari to, ko tu vēlies, kas tev patīk, kas tev sniedz gandarījumu. Un viena no lietām, ko tu minēji, ir, es ceru, ka tuvojoties savam sapnim par podcastu, tu jau esi uzsākusi vienu tādu video projektu. Kas tavā rokas somiņā? Kas ir viņas somiņā? Pastāst vairāk. Jā. Šeit es arī drusciņu garāk pastāstīšu, jo es gribu varbūt iedrošināt kādu sekot savai tai idejai. Vairāk man ir tāda lieta, ka ejot gulēt, tad, kad tu esi tajā stāvoklī, tu miedz ciet, man sāk nākt idejas. Tas nav katru vakaru, bet man sāk nākt idejas, teksti, viskaut kas. Un ir forši to piefiksēt, jo ja tu to nepiefiksē, nākamā rītā tu vairs neatceries. Un, tāpēc man ir pašai izveidot WhatsAppā ar sevi grupa, kuras uzreiz sarakstu, kas tas ir, kaut teikums. Un šī ideja par tādu nelielu rubriku, kas ir viņas somiņā, arī vienkārši atnāca. Es izlasīju vienu baigi foršo grāmatu, kuras arī ieteiktu citiem, bet es nekad neatceros, kā sauc grāmatas. Par ko bija grāmata? Par idejām, par to, ka idejas ir dzīvi organismi un kā viņas lido un kā viņas nonāk pie cilvēkiem un kā tas pēc tam notiek, vai tu viņu pieņem, paturi un sāc realizēt, vai viņas pēc tam dodas tālāk pie citiem. Tas nebija Big Magic? Elizabeth Gilbert? Jā. Un man tā grāmata, viņa tik viegli lasām, tāpēc man liekas, jebkuram viņa viegli lasīsies. Un pēc tās grāmatas izlasīšanas es uz idejām kā tādām patiešām skatos savādāk. Un tā ideja par somiņu vienkārši atnāca. Ilgi viņa manī dzīvoja un dzīvoja, un paldies Dievam, ka dzīvoja, jo vienu vakaru es esmu Netflix fans, un es skatos kaut kādu realitātes šovu, kur dāma filmē Vogue, un sākās epizode, kur viņa velk ārā no somiņas tās lietas un iepazīstina ar savu somiņas saturu. Sēžas tā. Viņa nozaga manu ideju. Jā. Un zini kā, nevis es tajā brīdī domāju, bāc, es to nevaru darīt, to dara Vogue. Bet man bija bļāviens, tā taču ir zīme. Karīna, davai, sāc. Un viss. Atkal manī uzjundīt tas, ka kaut kā tas jāsāk, kaut kā jādabūt cilvēks, kas varētu man šo filmēt. Un atkal, tikai tāpēc, ka es runāju, prasīju, vai būtu iespējams mums kaut kas kopīgs, izstāstīt to savu ideju, un man pat 2 reizes nācās šim iet cauri, un abas reizes bija apstiprinošas atbildes. Tas apakšmērķis, tā ir izklaide, bet tas atkal ir, lai mēs mazajos talsos, šobrīd es koncentrējos uz talsiem, lai mēs iepazīstamies ar to nevis tikai piemēram, ka viņi ir skolotājs, pārdevējs, veterinārārsts, fotogrāfs. Nevis, ka mēs tās sievietes zinām pēc profesijas, pēc birkas, bet ka tu atkal to esencīti sajutīsi, to sievišķīgo. Kas tik sievietēm nav somiņā? Tas ir vispār kosmos. Lūk, un tā mēs sākām pavisam nesen. Mums tas tā lēni un nav noteikts, cik bieži iznāks, bet, kad iznāks, tad iznāks. Un, kur to var apskatīt? To var apskatīties YouTube. Šobrīd kanāls The Mood Talk ar cerību nākotnē. Un manā Instagram kontā to var mood.telpa. Tur pie rīliem arī M-U-U-D, ja? M-U-U-D. O-O-D. Jā. O-O. O-O-D.telpa.
Un, video ļoti īsi, 4 līdz 5 minūtes. Un tāds arī ir mērķis, lai nav gari jāskatās. Vēlies ielūkoties savā somiņā? Mans somiņa saturs ir diezgan, laikam, garlaicīgs. Protams, šis tas interesants. Tur ir ne visu. Tev jau liekas, ka garlaicīgs. 2 interesantas lietas, kas ir manā somiņā. Viens ir sarkanais klauna deguns. Lūk. Jā, bet otra lieta, par ko es labprāt tev pastāstītu, jo tu tam mazliet arī pieskāries. Manā somiņā vienmēr ir bullet journal. Sava veida dienas grāmata, bet kāpēc es saku bullet journal? Jo tās ir vesela metode. Ir arī grāmata, bullet journal. Un paralēli tam, ka tā kalpo kā dienas grāmata, viņai ir atsevišķas obligātās sastāvdaļas. Un viena no tām ir iekārtojot savu jauno gada bullet journal. Pirmajā lapā tu plāno nākotnes sevi. Un tu taisi iekšējo auditu. Un sauditē sevi 4 lielās jomās, kā mēs patiesībā izzinām un miedarbojāmies ar pasauli. Jo mēs esam ļoti daudz prātā, un prāts ir tikai viena no 4 sfērām. Tad ir ķermenis, prāts, sirds un gars. Un tās ir 4 tādas dimensijas, kur ir ļoti svarīgi attīstīties, un ir ļoti svarīgi turēt diezgan augstu enerģijas līmeni. Ko tas nozīmē? Piemēram, ja mēs visu laiku esam prātā, mēs domājam, tad mūsu intuīcija nav prātā. Viņa visbiežāk ir sirdī, jeb tajā garīgajā sfērā. Un, ja prāts dominē, tad šīs idejas naktī pie tevis nekad nenāks. Ja? Vai arī, ja viņi atnāks, tad tas impulss būs tik īss, ka tūlīt pat ieslēgsies prāts un tā ideja tiks norakta. Un prāts ir foršs. Bet prāts ir ļoti viltīgs. Ja? Un šajā podkāstā ar viesiem mēs daudz runāsim par to, ka tā sajūta viņa nav prātā. Prāts palīdzēs viņu realizēt, bet noķersimies viņu citur. Tad, lūk, taisot šo nākotnes sevis versiju, tu sevi analizē šajās 4 sfērās, kur tu gribi tur būt un ko tu darīsi, lai šīs 4 sfēras turētu līmenī. Un kāpēc es par to stāstu? Jo ļoti labi ir šo te nākotnes sevis versiju iziet cauri pa punktiem, ko tu esi uzrakstījis, kā reizi mirklī pirms gulētiešanas vai tūlīt pat pēc piecelšanās. Protams, ir labi to darīt katru dienu. Es to nedaru katru dienu, jo ritmi ir dažādi, ja dažreiz skrienam. Kāpēc? Jo tieši tajā brīdī mēs atrodamies citādā smadzeņu viļņa garumā. Un mēs savā veidā sevi saprogrammējam. Manā nākotnes sevis versijā bija ieraksts par podkāstu. Bet man viņš bija ielikts tā, ka, zini, tajā nevis must have, bet nice to have, kaut kad es to izdarīšu. Jā. Bet vienā brīdī es jau biju sevi nofokusējis uz to, ka tas būs. Un ja man tas ir ielikts, ka es sāku pamanīt iespējas. Un iespējams tieši tāpēc es sadzirdēju runas skolas webinārā tekstu, gribu iemācīties runāt taisa podkāstu. Podkāsts. Tas ir manā nākotnes plānā. Tad kāpēc ne tagad? Jā, bet ja tas tur nebūtu rakstīts, tu tam nepievērst uzmanību. Un tas arī ir viens no veidiem, kā mēs domājam. Mēs pamanām lietas, uz kurām mēs fokusējamies. Un vislabākais piemērs, tā kā mēs abas esam mammas, tad, kad tu gaidīji bērniņu, vai bija tā, ka tu ļoti daudz uz ielas redzēji grūtnieces? Droši vien bija. Man tiešām tā bija. Un es zinu, ka vairākām draudzēm man bija sajūta, ka visa pasaule pēkšņi ir stāvoklī. Jā. Un vēl ar ratiem. Tieši tāpēc, ka fokus ir tur. Un tad, lūk, zinot šo, puišiem ļoti labi darbojās tā, ja tu gribi nopirkt dzeltenu mašīnu, kuras nav bieži, tad tu uz ielām redzi, ka ir ļoti daudz dzeltenu mašīnu, ja kaut gan vakar likās, ka nav. Lūk, šo zinot ir ļoti labi, ja tu gribi kaut ko nākotnē darīt, fokusējies uz to. Tu šobrīd nezini, kā, un tas ir labi. Tev tas nav jāzina, bet tu to ieliec, un tad ļoti labi, ja tas viss smadzeņu tīkls saslēgsies, un tu līdz tam nonāks. Un tur jau atkal prāts var darīt savu darbiņu. Ja? Tā kā man šī metode ļoti palīdz. Ne visiem tā strādā, jo atkal atgriežoties pie dabiskajiem intelektiem, ne visi ir rakstītāji, ne visi ir plānotāji. Bet tiem, kam strādā, ļoti iesaku. Runājot par nākotni, Karina, kas tālāk? Zini kā, es esmu sapratusi, ka es gribu attīstīt sevi. Nevaru to pateikt konkrēti, kādā virzienā. Es iešu
uz visiem droši vien kursiem un apmācībām, kas mani uzrunās. Es kā sūklis sasūcu un tad izdodu pa savam. Kaut kā es gribu mācīties kaut ko un tad to pa savam laist ārā no sevis. Bet jā, pirms tam mēs runājām par stilistu. Iespējams, es to pat pamācīšos, jo es ik pa laikam eju tā teikt, tādos Instagram kursos, kurus paklausos, man ļoti interesē, un varbūt paņemšu kaut ko nopietnāk, bet tas atkal būs tā, kad es to paņemšu sev, nevis ar domu, es iešu tagad ģert cilvēkus. Nu, nē. Es paņemšu sev, un tad es skatīšos, ko tālāk, jo es ticu, kad man atnāks atbilde. Nevis es ticu, bet es zinu, ka man atnāks atbilde, ko tālāk. Super. Šī ir ļoti brīnišķīga pieeja. Bet neskatoties uz to, es tev piedāvāju pamēģināt iziet cauri tādam vienam uzdevumam un paskatīties, kas no tā izdodas. Jā, pamēģinam. Jā, Es tev uzdošu dažus jautājumus, un tas, kas tev ir jādara, mēģini izslēgt prātu. Tas nebūs viegli, bet kaut kur pa vidu nāk tās atbildes. Un dod ārā to, kas nāk. Tas var būt teikums, tas var būt atsevišķi vārdi. Tev nav par to jādomā. Es dažus no tiem piefiksēšu, un tad paskatāmies, vai mēs tur kaut kādu musturu varam ieraudzīt. Labi. Kāda varētu būt tavas dzīves lielā misija, jeb lielais mērķis? Iedvesmot. Dot. Tie ir vārdi, kas man vienkārši nāk. Jā, es tos arī gribu. Dod. Man kaut kas ar skaistumu nāk prātā. Nevar noformulēt. Skaistākai pasaulē. Ko tu visvairāk vērtē dzīvē? Brīvību. Ģimeni. Kā tu gribētu savu dzīvi nodzīvot? Laimīgi. Kas ir laime? Laime ir jāatrod katram pašam sevī. Un katram tā laime ir par savam. Katram tā sajūta ir par savam. Seko sajūtai. Un atnāks laime. Ja šodien būtu tā diena, kad tu saki, es esmu laimīga, kas par to liecina? Tā atkal ir tā sajūta. Un viss par un ap sajūtu. Un zini, kā es nevaru nodefinēt to sajūtu. Un tā ir sajūta. Tā ir sajūta. Tā ir tā sajūta. Tā ir tā sajūta. Ja tev būtu iespēja pasaulē mainīt vienu lietu, un nevis globāli, nomainīt Amerikas prezidentu, vai izbeigt klimata krīzi, bet diezgan piezemēt šeit un tagad, kaut vai Talsos, vai vismaz Latvijā. Ja tu varētu izmainīt vienu lietu, kas tas būtu? Man nāk prātā divas lietas. Varu? Divas? Protams, tu vari trīs. Lai visiem zvēriņiem ir saimnieki ļoti, ļoti labi, un lai visiem bērniņiem ir brīnišķīgas ģimenes. Kā tu gribi pasauli padarīt labāku? Ko tu gribi realizēt? Man liekas, tā iedvesmošana ir labs darbs. Tas dod spērienu cilvēkam pa pakaļ. Es vienkārši pēc sevis to skatos, ka man patiešām iedvesma no citiem cilvēkiem dod ļoti labu sajūtu. Un man liekas, tas ir labs darbs. Bet tev ir svarīgi viņus iedvesmot uz ko? Darīt lietas, seko savai sirdī, lai tu tiec pie savas sirds darbiņa. Kā tu domā, vai tādēļ ir vērts dzīvot? Ir. Ārprāts, un tā ir svētlaime. Un tā patiešām ir svētlaimīga sajūta darīt to, kas tev rītīgi cepī. Izskatās, ka tavs lielais dzīves mērķis varētu būt iedvesmot un iedvesmoties pašai, padarīt pasauli skaistāku. Jebkādās izpausmēs skaistāku. Tas ir tev zināms. Aptumī. Jā. Bet skaistums jau ir ļoti subjektīvs. Jā. Katram tas ir citāds. Un viens var uzzīmēt murāli uz sienas, ja? Cits var uzrakstīt skaistu dzejoli, un cits var uztaisīt skaistu pasākumu, kurā iedvesmot sievietes iet un darīt vēl skaistas lietas. Es tev vēlu veiksmi, Karīna. Paldies. Es tev vēlu iet ar šo sajūtu. Tev ir šobrīd tā sajūta? Man ir sajūta, jā. Man vispār esot šeit ir tā sajūta. Jā. Mēs esam podkāstā par to sajūtu, tāpēc ir ļoti atbilstoši, ka tā šeit ir un tā šeit rodas. Un tava viesošanās šeit mazliet pat atbilst tavai dzīves misijai.
iedvesmot un iedvesmoties radīt skaistumu. Paldies par tavu atklātību. Tas bija ļoti vērtīgi, tas noteikti bija ļoti iedvesmojoši. Un lai tev izdodās un lai tālsos top. Paldies, lai top. Paldies, ka klausījies un biji ar mani Līgu Pauliņu. Šis ir podcasts par iedvesmojošiem cilvēkiem, ceļu un drosmīgiem lēmumiem. Un pats galvenais par to sajūtu.